Mani sauc Ardolīna Kuško, un es mācos Siltas pamatskolā 5. klasē un pārstāvu folkloras kopu Rokūzītu. Šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku par Kalēju. Reiz dzīvojis mūžīs Kalējs. Bijis ļoti labs dārnieks, bet nav vairs ne uz baznīcu, ne pie dievgalviem. Reiz viņš ļoti stipri saslims, bet pēc mācītāja negrib sūtīt. Kad nu jūtas, ka vairs nav labi, sūtīs arī pēc mācītāja, bet mācītājs vairs nav braucis. Tomēr Kalējs palicis vesels un atkal sācis strādāt smēdē. Smēde bija lielā ceļa malā, pa kuru gadījies braukt arī mācītājiem. Ieraudzījis Kalēju atkal smēdē, mācītājs nu prasīs, vai jau vesels esot? Jā, vesels jau esot, bet šim tādu jocīgi sapni nākot, tādu jocīgi sapni nākot. Kāda tad to sapni nākot? Mācītājiem ļoti gribējies zināt. Kalējs sāc stāstīt. Šīs sezoklis ir nomirs un jau ejot uz debesīm, bet te svētais Pēteris priekšā un nelaižat viņu iekšā. Saka, tak neesat bijis pie dievgalva, lai ejot uz zēli, ka nelaiž, lai nelaiž. Jūs aizējam uz zēli, bet te vēlts priekšā un dzenot to prom. Saka, neesat rūmas, jo pilna ēle ar mācītājiem. Mācītājs to dzirdēs, lai kučina uzšauta zirga un lielās dusmās aizdēdamies pie lielkunga. Tas Kalējs ir traks, viņš lielkungam prasīs un teicis, lai dzenot to prom. Nu, lielkungs pasauc pie sevis Kalēju un jautā, ko viņš esat iedīs mācītājiem? Kalējs pabrīnās, pārost plecus un atbild, ka neko, tas viņš stāstīs tikai savu sapni. Lielkungs nu jautā, kāds tas par sapni bijis, līdz šim arī to izstāstot. Kalējs arī stāsta, lai kungs tā smējies. Kalējs saka, ka citu nakti atkal reizēs citu sapni. Lielkungs prasa, lai šim arī to izstāstot. Kalējs sāc stāstīt. Šīs neticis ēlēm un sācis gudrot, ko nu darīt. Bet te pie ēles vārtiem ieraudzījis krēslu un gribējis apsēsties. Bet te bērns priekšā un skaļi kliedzot, ej nost, tas ir priekš tava lielkunga. Nu, lielkungs tā dzirdētās vairs nav smējies, un dusmās kliedzas, tu tiešām esi traks un aizies Kalēju prom no mūžu. Anekdota. Divi vīrieši sarunājas. Hei, es te mašīnu nopirku, bet viņa nebrauc. Cik tu samaksā? 500 eiro. Zini, es arī tu nopirku foršo leduskapu, bet zini, arī nebrauc. Smieklīgs atgadījums no dzīves. Es dzīvēju lauku mājā, bet manu omu ciematā. Vienu dienu pēc skolas es izlēmu pie viņas palpamēt. Tas būtu tik jauki. Kādi draudzenēm ārā spēlēties. Sapratām, ka jau vēlas un gājām uz mājām. Mans draudzes jau sen bija mājās, bet man nācies vēl vienot pašai gabaliņu vēl lietu. Dzirdu, man aiz mugurskrien un bļauj, ak šausmas. Es pagriežos, apstos, tur broņastante skrien un bļauj, ak šausmas. Es pieskrēju pie viņas un jautāju. Kas noticis? Vai jūs spoku redzējāt? Nē, es televīzijā ziņas redzēju, ka viss paliek dārgāks. Ak šausmas. Tas par uzmanību.